Mani sauc Gvido un esiet sveicināti raidījumā Motorheads. Kamēr mežā lāči guļ ziemas miegu, mēs KGK komanda piedāvājam ielūkoties drifta pasaulē. Kā top 2009. gada drifta sezonas jaunie projekti, kas būs aktuāls jaunajā sezonā, intervijas ar sportistiem, ar komandām, sponsoriem un organizatoriem. Noskaidrosim, kas jauns būs 2009. gada drifta modē un, protams, mūsu slepenā spiegu kamera. Starp citu, šis te ir viss mūsu sākums. Ar šitajām automašīnām sākām startēt profesionāli šosejas sacensībās, bet, laika mainās. Taisni braukt patīk, bet arī patīk braukt sānslīdē. Tā kā ejam iekšā. Atrodamies KGK komandas darbnīcā, ar mums kopā ir Harīts. Čau, Harīt! Čau! Principā es arī gribēju mazliet pastāstīt par KGK komandas tehnisko pusi un vispārējo, kāda tā mūsu virzība un ar ko mēs īsti nodarbojamies. Jā, principā autosports drifts šosei, tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies no laika gala. Pats es esmu motosportists. Uztaisot mazu rezumē, lai būtu varbūt skaidrāk, kas tad īsti mūsu darbnīcā notiek. Tas ir mums top supercars, pro klases automašīna, kas ir paredzēta startiem lielākos čempionātos ārpus Latvijas valsts. Tad ir mūsu drift skolas vāģīts, ar ko jebkuram ir iespēja arī izbraukt vai iemācīties braukt. Tad ir drag race projekts viens, tas ir Audi, iemaldījies starp BMW, bet, īstenībā viņš ir tik pārbūvēts, ka nav starpības. Tas ir BMW vai Audi, tas ir 1000 zirgspēku un vairāk drag race automašīna, kurai ir jāizripo aprīlī. Un ir mūsu jaunā šosejas automašīna, kas ir Super Production klasē. Tas ir mūsu komandas sportistam Kristapam, kurai arī ir atlicis maz laiks. Šis ir mūsu 2009. gada komandas supercars, kas ir paredzēts startiem Skandināvijā, Baltijā, varbūt arī kādu Eiropas maču paķert. Šis auto atbilst visām, varētu atbilst pro klases automašīnai visā tā pilnībā, jo viņai būs ļoti jaudīgs motors, kurš ir nolikts pareizajā vietā. Viņam ir 400 zirgu stokā, 500 ņūtonu atmosfēriskajiem dzinējiem, viņam tā grieze ir jau no apakšas. Bet attiecībā par šo projektu mēs domāju, ka mēs turpināsim nākamajos raidījumos. Tad mēs pārējām uz mūsu reālo projektu, kas ir marta projekts, kuram jāiziet martā trasē. Un tas ir šis mūsu skolas auto, kurš tapa sākumā kā skolas auto, viņš arī kalpos kā drift skolas auto. Un drift taksī, kā arī video šoviem ar Jānu Rozīti Stuntrider. Kas šim auto ir būtisks? Tas, ka viņam ir drošības karkas. Tā ir tā tendence, no kuras mēs nekādīgi neizmuksim. Viņi būs, un drošības karkas būs, jo drošība ir pirmajā vietā. Uz 2010. gadu, tā varētu būt jau obligātā prasība. Lai sagatavotu automašīnu driftam, ir jābūt labai piekarei, amortizācijai, pareizajam regulējumam un, protams, hidroliskai rokas bremzē. Pirmais, kurš ir drift automašīnai jāuzstāda, hidroliskā rokas bremze. Ļoti svarīgs driftā ir iemetiens, un to iemetienu var uztaisīt tikai vienīgi ar labu rokas bremzi. Motorhead ir ieradušies paspiegot pie Raivo uz Jeb Factory. Ejam iekšā lūkot, kas tur notiek. Runāsim tūlīdās ar Jeb Factory pašu guru Raivo Dripi. Čau, Raivo! Čau, Gvido! Atceroties iepriekšējo sezonu, tu startēji ar Nissan S13. Nākamajā sezonā tas pats auto vai kaut kas cits? Tas pats auto, tikai ar citu dvēseli. Plānotā jauda? 300 uz riteņiem.
Mašīna tiek būvēta pilnībā tā, lai atbilstu visām kategorijām tieši sporta auto. Visām dugām, hidrauliskajām rocinēm, beņķiem, ar visu, ko vien var uztaisīt pa ziemu uzspēt izdarīt. Nu, ko Meistars pastāstīja par savu superkāru? Kas tev, kādā viņš ir stadijā tagad un kaut kādi varbūt plāniņi, ko tu vari mums atklāt? Tas man auto ir stadijā tā, ka ir jāpabeidz špaktelē, metināt, un tad jāiziet uz krāsošanu. Izmaiņas ir visas mašīnas purnas. Izdomāju, saskatījies D1 video klipus, ka vajag haubē pie haubas tūmā kaut kur intercoolerim. Saucamais V-mounts tika uzbūvēts. Dzirdēju par hidraulisko kaut ko dankratu, kas tev it kā būšo. Tas, laikam, būs vienīgajiem no visiem drifteriem Latvijā. Pastāst tuvāk, kas tas tāds ir. Nu, tad ir paziņa, kas strādā draugs Hansflexā. Viņš ieteica variantu, kāpēc nepamēģināt uztaisīt baigo fišku kā hidrauliskos donkratus pie aizmugurējiem ratiem. Pamēģinājām, viss strādā, metīs virsū. Nu, tagad es varu bez roku palīdzības pacelt mašīnu augšā un nedomāt, kā riteņus ātri nomainīt. Tas ir dzinējs no 14. no jaunās paaudzes 99. gada. Viņš ir divlitrīgs. Turbīna tika Rāmavā speciāli priekš maniem uzbūvēta ar maniem pateiktiem pasākumiem, maniem parametriem, kā man vajadzētu. Un tad, ko uzbūvēja priekš pārbaudas, vai tā turbīna ir spēcīga tieši driftā, vai viņa nav spēcīga driftā. Tas ir viss ļoti liels eksperiments, vai tas būs, neapgāzīs manas cerības. Mūsu raidījums pienāk izskaņai. Esam saspiegojuši diezgan daudz visādas šteles interesants. Un atgriezīsimies jau bišķiņ tuvāk sezonai, kad jau Raivo autiņš būs salikts kopā un spīdēs nokrāsots. Jā, tā kā mašīnas mums būs cerams visiem smukas sakrāsots ar sponsoru uzlīmēm un viss būs skaisti. Kaspars pastāstīs mums par šo sezonu, kas jauns, kādas aktualitātes, varbūt ir kaut kādas izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo sezonu. Jā, paturpinot tur nedaudz vēl tevi, mēģināsim padarīt šo šovu krāšņākus un kvalitatīvākus. Un kas mūs sagaida šajā jaunajā 2009. sezonā, tas pirmais ir, ka esam ieguvuši čempionāta titulu, čempionāta statusu. Tas ļoti liels augšup solis šai attīstībai. Nākamajā raidījumā kaut kas par šo agregātu un paspiegosim vēl top drifteru darbnīcās. Paskatīsimies, kas notiek pie viņiem. Pagaidām šodien viss. Čau!